Čau! Ir tāda lieta, ka tagad racēja tīklos beigās vētras ir, jā. Nu, man arī īstenībā es gribēju video samontēt aizvakar, bet man izsit bišķi no slēdēm tur tā ziņa, par ko mēs parunāsim šodien, jā. Un tad kaut kā jāizdomāja tādu spontānu video uztaisīt. Es mēģināšu vienā laidā pat bez montāžas kaut kā sataisīt. Tikko no darba iznāca. Jā, ir trīs lietas, ir palielam divas lietas, ko es vēlos pateikt. Nu, tupaši ir divi fakti, par kuriem mēs parunāsim. Un ir tas tā kā, nu, beigās tas tā kā tie secinājumi no tā visa. Pirmais ir, jā, aizvakardienas gadījums, kad, nu, pie tukuma uzsprāga čalis. Man ir, nu, es viņu tā personīgi nepazīstu, bet, nu, tā, čeres, kā saka. Kaut kā tā. Un, nu, uzreiz gribu teikt, ka ar tādām lietām, nu, silti iesaku nenodarboties, jo tas vispār bojā visu tādu, kā met ēnu uz visiem racējiem. Nu, jo, nu, vienā brīdī varas iestādēm, kā saka, būs gan. Bet, ok, nu, labi, lādiņus tam, kas patīk, tam, kuram patīk lādiņam ķimerēties, tas arī ķimerēsies, jebkurā gadījumā, ja arī būs viss aizliegts. Nu, zin kā, baigi cilvēks neizmainīs, ja pati. Ja tā ir sirdslieta, tā ir sirdslieta. Jā, nu, līdzjūtību ģimenei katrā gadījumā par šo visu. Un es atstāšu linku apakšā degpunktā, kas bija. Es tā detaļās negribu stāstīt, tur tā diezgan smags gadījums ir, kad, nu, jā. Un tie, kas varbūt grib, es varu atstāt arī kontu, viņas sievas kontu. Nu, tie, kas varbūt grib, var palīdzēt, jo, nu, nav īsti tāds baigi vieglais brīdis. Un, jā, ja kādam interesē palīdzēt, tad var palīdzēt. Protams, viņa rīcība nevar attaisnot, bet, nu, palīdzēt mēs varam tam, kas ir palicis pāri. Ok, tas ir pirmais. Otrais ir tas, kas notika pirms pāris, nezinu, nedēļām vai jau mēnešu mošu. Tas, kas, nu, tās tie kauli kastēs, tas viss, tā epofeja, kur bija tā, kad uz leģendu atsūtīja ziņu par to, ka kauli, neatceros kaut kur tur starp Saldu un Liepāju, neatceros to vietu. Jā, nu, storijas tāds, ka kastēs bija, nu, čaļi bija izrakuši karavīrus, atstājuši kastēs kaulus ar žetoniem, ja? Nu, to bišķi paštaisītiem žetoniem, ja? Un pirmais iespējas radās tāds, ka viņi ir ķipa aplasīti, ja? Un žetoni ir uztaisīti no jauna, jā, jo tā kā, nu, jo viņiem tur bez mazā sirdsapziņa mocīja, jo ķipa, zin kā, nu, zin kā, mans viedoklis tā marodieri nedara, ja? Ja viņi aplasta tos cilvēkus, tad viņi pat, nu, kā tas plasmasas kastas, tu ko, nu, tur tas skaists reāli bija tāds vienkārši, ka, nu, ka tā kā, nu, nebija laikam leģendai paziņots, jā, nu, man nekas nav pret leģendu personīgi, jā, bet tas gājiens man ļoti nepatīk, jo tik vainot melnie racēji, jā, kas lielā mērā ir, nu, ko vispār Latvijā uzskata par cilvēkiem, kas vienkārši steigā ar detektoru, jā, tie visi melnie racēji, jā, visi uzreiz tā kā vienā grozā ir tur marodieri, blā, 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 bet melnie racēji, jā, tie bez atļaujas, kas rok, jā, un tad tie vainīgi, jā. Protams, beigās izrādījās, ka tur viss bija saskaņots, ka tie čaļi neatceros, Nīderlanda vai Dānija kaut kur. Un kāds ārzemnieki bija, ka visi beigās ir pat ar policiju saskaņojuši. Un jā, ritīgi skaisti. Un tad beigās nekā, protams, vārdus jau atpakaļ nevar paņemt, kā mēs zinām politikā, ja tu kādu nosauc par pedofīlu, ja, pēc tam tā izrādās, ka nav patiesība. Tāpat cilvēkiem galvā ir, ka viņš ir pedofīls, jā, nu, tas tāds salīdzinājums, jā, bet tā ir, jā. Ok, tā pat divi punkti bija. Un trešais ir tā kā tas, tā kā, rezumē, ko mēs esam iemācījušies. Tā kā, ko mēs varētu gaidīt, ja? Nu, nekādus masveidu žmonus mājās mēs nevaram gaidīt. Tas ir, man liekas, sviests kaut kāds, kur tagad, zin, katru racē tagad brauks un baudīs. Jo, nu kā tas čalis, kas uzsprāga, viņš bija grupās iekšā.
Tagad grupās ir kaut kāds baigais vērts, ka nu tik tūlīt būs, ja visiem brauks tur meklēs, kur tur kādam buratos atvilknēs stāv. Nu tā nebūs. Es domāju, tas ir siests. Bet, kas var būt, tas var motivēt. Nu kā, gudri cilvēki mācās no vēstures. Kā izveidojās vispār 13. gada likums par to, ka nedrīkst turēt senlietas, ja? Tas izveidojās no tā, ka tāds, gan jau lielākā daļa zina, Vasjabars izraka to depozītu 12. gadā, kur bija tādas Latvijas nozīmes muzeja vērtības. Es precīzi nezinu, kas tur bija. Es jau neatceros, es vēl škoļņiks biju. Nu kā škoļņiks, iesācējs, racējs. Bet tur bija žirs, kā mūsdienās saka, kā es saku. Un bija tā, ka muzejs nevarēja sagarbināt naudu, un viņš pārdeva laikam uz Igauniju viņu pa 3 reizes lielāku naudu. Karš tur muzejs piedāvāja laikam 20, viņš tur pa 50 pārdeva lati, 1000 lati, kaut kas tāds. Un nākamajā gadā bija likums galdā, ka griežam ciet, monētas no 1701. gada, viss, kas no 1701. gada piedara valstī, ja? Tas ir, tas tā kā lūzuma punkts bija tajā brīdī, tas izgājiens ar to depozītu. Un šeit varētu būt kaut kur veidoties līdzīga situācija. Vienā brīdī pagaidām vēl nē, bet ja cienījamie racēji, ja jūs taisīsiet sūdus, tāda situācija reāli var izveidoties. Un tas būs reāli slikti mums visiem. Tāpēc neņemiet tos sūdus mājās, nekādi nemēģiniet tirgoties ar tiem sūdiem. Tiem sūdiem ir jāpieliek mežā. Ja jūs nesaucat sapierus, norokiet atpakaļ, neatstājiet pie koka, lūdzu, ja? Jo tā ir ēna pāri mums visiem. Jo principā, ja ir 100 normāli un viens idiots, ja? Tad beigās viss skatās uz to idiotu un ziņās ir to, ko tas viens idiots ir izdarījis, ja? Un tā veidojās ka visi ir slikti tie racēji, ja? Tas ir tas, ko es varu pateikt par to visu tāds. Tas ir mans personīgais viedoklis. Un, ja jūs neesat ar to, mierā, es nezinu, tā vienkārši dažreiz ir. Labi, davai, čau, rīt jābrauc rakt.